Vēlreiz sveika, labrīt. Šis ir jau trešais piegājiens. Um, uh, ok, aizgāja live. Trešais piegājiens. Mēģināsim sazināties ar Ilzi Zviedrīti. Mums tā nekad nav bijis, bet Ilze saka, ka viņai rādījās, ka man ir sācies live un ka viņa kaut kā nevar pievienoties, bet man jau rakstīja citi, kad paldies, Lauma, ka tu mani dzirdi labi. Es Ilze uzaicinājumus. Ļoti ceru, ka tev izdosies tūlīt pievienoties. Es vismaz redzu, ka tu esi ienākusi. Tas arī ir superīgi. Un tu nāc. Čau, Ilze. Čau, Es čau. tieši gāju trešo reizi, es domāju, tā tūlīt mēs pārbaudīsim, kāds ir segums teicienam 3 lietas, labas lietas. Bet sanāca mums ar trešo piegājienu. Kaut kā ļoti interesanti. Es nezinu, kāpēc man tās tehnoloģijas un manīm šitā darās kaut kā ne pirmo reizi šitā, bet nu. Jā, es teicu, ka ir. tev arī iepriekšējā laivā tā ir bijis, jo mums šā bija pirmo reizi, un tikko jau kolēģi rakstīja, ka pat Googlē par to neko nesaka, ka nezinu, kas notiek, bet viss mums ir aizgājis forši. Tātad vēlreiz tiem, kas pievienojās pirmo reizīti, šodien pie mums ciemos ir Ilze Zviedrīte, kas iespējams pat labāk jums būtu zinām ar zīmolu Ziemeļu vārti, un tu ļoti aktīvi arī raksti visu laiku Instagram, nevis Instagramā, bet Facebookā te ir daudz aktīvāks, man liekas, kanāls, un tu tiešām raksti daudz arī interesantus blogpostus, un arī raksti mums retrītam jau vairāk nekā gadu, un tu esi tajā pilntiesīgs transpersonālais psihologs, vai ne, un arī tikko Psihoterapeits. Psihoterapeits vēl labāk, un tu esi ievēlēta arī transpersonālās, tagad man jāsaka, psiholoģijas vai psihoterapijas asociācijas valdē. Un tu esi arī Iedvesmas kāršumā, mēs visi esam zvaigznes, arī līdzautore, radītājusi kopā ar Ilvitu Diviksonu, un tad droši vien tas arī būtu tās galvenās tēmas, par ko mēs šodien varētu parunāt. Bet pirms mēs tagad aizējam dziļāk, varbūt parunāt par to, ko tu dari, varbūt sākumā tu varētu pastāstīt, kāds vispār bijis tavs ceļš līdz šai nodarbošanās, un tam noteikti arī kāda saistība ar taviem kaut kādiem, kā jau parasti personīgajiem meklējumiem un vajadzību pēc kaut kādas lielākas iekšējās pašizaugsmes. Kā to tas sākās? Un cik tu man tā ļoti, ļoti oficiāli pieteici ar visādiem tituliem un sasniegumiem un profesijām un amatiem, bet es gribētu pateikt, ka vispirms es esmu cilvēks, un es tā arī sev jūtu tāpat kā visiem citiem cilvēkiem ar savām labajām dienām un sliktajām dienām un savām stiprajām pusēm un vājām pusēm. Tu jautāji par to sākumu. Sākums, es taisni domāju, kur ir tas pats sākums? Laikam pati pirmā tāda vispār sevis, ja es saku, kad, ja es domāju par tādu apzinātas dzīves sākumu, tad droši vien, ka tas ir, lai cik banāli tas nebūtu, tas bija Miami pludmalē ar Vogue žurnālu rokā. Gadus vairāk kā 25 atpakaļ. Es toreiz vēl studēju maģistratūrā Amerikā, un mēs bijām ar savu toreizējo draugu, es biju aizbraukusi atpūsties, un es biju nopirkusi Vogue žurnālu, un tur bija tas bija decembris, un tur kā jau uz jauno gadu bija visādi raksti par to, par jaunā gada apņemšanām un par to, kā savu dzīvi veidot, un viens no rakstiem bija tāds par izanalizēt cilvēks sev apkārt, tātad ievies savā dzīvē apzinātību, izanalizēt cilvēku sev apkārt un paskatīties, kuri ir tie cilvēki, kas tevi tā kā uzmundrina un ceļ augšup un atbalsta, un kuri cilvēki, nezinu, ģimene, draugi, kolēģi ir tie, kas tevi, tā kā gremdē vai izmanto, vai, teiksim, tās attiecības ir mīnuszīme, un es to rakstu izlasīju, un tas lika man ļoti aizdomāties, un ļoti tā kā izskatīt, izvērtēt tās savas līdzšinējās draugu, paziņu, kolēģu attiecības, un patiesībā tas bija tās ļoti vērtīgs solis pēc tā raksta. Es arī pieņēmu lēmumus ar citiem cilvēkiem draudzību stiprināt, un ar citiem viņas tā kā,
vairs neieguldīties tajās attiecībās. Tā kā tādas apzinātas dzīves sākums varētu būt tas, bet tanī laikā es vēl studēju biznesā vadību un mans mindsets vai prāts stāvoklis bija pavisam savādāks nekā tas ir šobrīd. Tā kā īsā versija būtu tāda. Īsībā tad, šo es nezināju, bet īsībā tāds ļoti determined, tāds izlēmīgs approach, jo pieeja, jo bieži vien ir tā, ka mēs lasam šos rakstus, mēs tā kā, nu jā, tur tā, laikam jau varbūt tā ir, bet tad, kad nonāk līdz tai darīšanai, tad mēs izdomājam, nescik, bet, tāpēc tas tomēr tā nav, vai tas nav īstais mirklis, vai laba doma, un vai tiešām pēc šī raksta tev tas ceļš tā, viņš arī ir aizgājis tik, kā lai saka, nu, ja ir informācija un atnāk kaut kādas sajūtas, vai tev vienmēr ir bijis viegli spēt uzreiz to arī praktisko soli, lai veiktu kaut kādas izmaiņas savā dzīvē? Nu, patiesībā jau tos praktiskos soļus nekad nav vienkārši spērt, un mēs viņus speram tikai tad, kad līdzinējā situācija mums sagādā vairāk ciešana nekā labumu. Ja mēs jūtamies patiesībā diezgan labi ar to, kā ir, tad mēs negribam neko mainīt, jo mainīt kaut ko savā dzīvē, tas paprasa diezgan daudz resursus, un tas nav vērti, un tas nav komfortabli, un mūsu psihi ir tā iekārtot, ka mēs labāk dzīvojam zināmos apstākļos ar zināmām attiecībām un situācijām, un diezgan daudz patiesībā spējam paciest un pieciest un norīt un turpināt palikt tajos pazīstamos zināmajos modeļos. Tā kā pārmaiņas var notikt tikai tad, ja līdzinājais mums sagādā diskomforta, ka mums vairs nepatīk, ka mēs vairs tā negribam, ka mēs gribam savādāk. Tikai tad mēs varam kaut ko mainīt. Un man acīm redzot, toreiz tā bija, jo bija kaut kādas lietas, kas bija notikušas tādā savā plūsmā, kurās es nejūtos, ka es esmu tā kā pati savas dzīves pārvaldniece vai tā kā es daru, kā man būtu labāk, un tas tā viss sakrita. Ļoti interesants, starp citu arī turpat Amerikā es dzīvoju kopmītnēs, un man bija kursa biedrene no Turcijas, un viņa bija tā, kas man ierosināja laikam ar pirmo pašizaugsmes literatūru. Toreiz tā bija You Can Heal Your Life, Louise Hayes. Man vēl joprojām tā grāmatiņas angliskā versija ir, un tas arī ļoti, ļoti interesanti. Toreiz es viņu lasīju, un tiešām tas bija kaut kas tāds, kas pavēra tādus apvāršņus, līdz kam es nebiju tā kā aizdomājusies. Tas ir 25 gadus atpakaļ, ja? Nu, jau vairāk, tas bija kaut kāds 2002, 22, jā. Jā, nu tas tā kā, jā, ja padomā, ka droši vien tā kā, tā liekas 20 gadu, bet Latvijā droši vien ap to 2000. Gadu, nu, tas vēl šāda tipa literatūra droši vien bija diezgan liels ratums. Es nezinu, vai vispār bija, jo man noteikti vēl tas tik daudz neinteresē, bet jā, tas ir tāds jau diezgan ievērojams laiks. Un es zinu arī, ka tu pēc tam arī aizgāji, vai ne, biznesā, bet kāda ir tava ikdiena šobrīd? Kas ir tas, ko tu dari? Jā, kas aizpild tavas dienas, kā tu strādā ar cilvēkiem, jo vakarā arī man rakstīja, ka es te uzrakstīju vēl vakarā, vai tu vari paķert arī kārtas uz laivu, tu vēl rakstīja, ka tikko ir beigusies arī grupu meditācijas nodarbība, un kas ir tās lietas, kā tu šobrīd darbojies un kaut kā arī piepildi sevi un nes arī tālāk to savu devumu dot cilvēkiem. Nu, jā, man vēl joprojām ir ļoti aktīva ģimenes dzīve. Man ir 4 bērni vecumā no 6 līdz 14 gadi. Līdz ar to viņiem es esmu vajadzīga vēl diezgan daudz, gan visādās loģistikas lietās, gan visādās pārējās lietās. Tas aizņem diezgan daudz mājas dzīve. Bērni aizņem diezgan lielu daļu no manas sadzīves, bet paralēli es arī strādāju individuālās konsultācijās kā transpersonālais psihoterapeits. Tas ir gan konsultācijas, gan jau ilgākā terapija, kur mēs ejam tādos dziļākos procesos ar cilvēkiem iekšā. Un jā, es vadu arī apzinātības un meditācijas nodarbības. Tās ir grupu nodarbības, kas arī šīs meditācijas nav piesaistīts kādai konkrētai reliģijai vai kādai konkrētai praksē, bet ir vairāk vērsts uz to savu autentiskā es atklāšanu, sevis paša iepazīšanu, savas iekšējās pasaules iepazīšanu un pārvaldīšanu, emocionālo inteliģenci, apzinātību un tādām lietām, kas patiesībā ir ļoti, ļoti vajadzīgas mūsu psihiskajai veselībai un tādā līdzsvarotai dzīvei un vispār, lai mēs varētu arī pieņemt labākus lēmumus priekš sevis savā dzīvē. Nu tā, īsumā. Jā,
arī pieskāries transpersonālai psiholoģijai, un es īstenībā tevi iepazinu, nezinu, tas varbūt bija gandrīz 3 gadi atpakaļ, ja es biju 1. kursā, un tu jau biji varbūt 3. vai ne, vai varētu būt vai 2. vai 3. Vai sakot, vecākos kursos vienā kopējā nodarbībā, un īstenībā līdz es vispār nonācu līdz transpersonālai psiholoģijai, es par to neko nebiju dzirdējusi un neko nezināju, un es pieņemu, ka ļoti daudz arī, kas mūs klausās, ka viņi tiešām arī nezina, kas tas ir, bet tas ir psiholoģijas novirziens, bet manā skatījumā tur ir daudz arī būtiskas nianses, kas nedaudz savādākas, kā cilvēki, kad iedomājas tādu pavisam klasisko psiholoģiju, kur mēs tā kā vienkārši arī transpersonālā mēs varam vienkārši parunāties, bet manā skatījumā viņi aiziet bišķiņ dziļāk nekā tikai to, ko dara mans busy monkey mind. Un vai tu vari pastāstīt, kāds bijis tavs ceļš līdz transpersonālajai psiholoģijai, kāpēc transpersonāla un kas vispār ir transpersonālā psiholoģija? Jā, patiesībā man liekas, ka transpersonālai psiholoģija ir ļoti liels nākotnes potenciāls. Un tāpēc es arī viņu iesāku studēt, bet tas ceļš līdz transpersonālajai psiholoģijai bija ļoti interesants. Es sāku iet individuālā terapijā, klasiskajā psihoterapijā, psihodinamiskā psihoterapijā, kur mēs ar terapeiti, klasiskais pieejams, es atnāku uz sesiju, es runāju, viņi man uzdod jautājumus, es kaut kādas lietas saprotu un kaut kādas lietas man atverās, es sāku pēc kaut kāda laika ilgāk, es sāku saprast, kāpēc savas emocionālās reakcijas, kāpēc es uzvedos tā, kā es uzvedos, kāpēc mani vecāki ir tādi, kādi viņi ir un tā. Un kaut kādā brīdī viss bija it kā skaisti, bet kaut kādā brīdī es sapratu, ka es tā kā eju uz apli, es saprotu to mehāniku, es saprotu, kāpēc es tā jūtos, kāpēc es tā uzvedos, kāpēc tie apkārtējie tā vai šitā uzvedās, bet tad, kad atkal mēs nonācām līdz kontaktam, tad atkal es iekritu atpakaļ vecajās emocionālās reakcijās un patiesībā nekas nemainījās. Es it kā sapratu, kāpēc es tā jūtos, bet manas sajūtas no tā nemainījās. Un es sapratu, kad klasiskajā psihoterapijā mēs strādājam tādā prāta līmenī. Mēs varam strādāt ar to, ko mēs varam izrunāt, ko mēs varam apzināties. Un es sāku meklēt tādus dziļākas metodes, plašākas metodes, un es satiku transpersonālo psihoterapeitu Lienu Vēsmiņu, kas bija arī pasniedzēja institūtā, un es sāku iet pie viņas terapijā, un es redzēju, cik ļoti, ļoti efektīva ir šī transpersonālā psihoterapija, kas strādā nevis ar sekām, bet jau ar cēloņiem, ar to tādu iekšējo dziļo dziedināšanu, un tas manā praksē ievies ļoti lielas izmaiņas, es ļoti liels rezultātus redzēju. Un tāpēc es arī aizgāju to studēt, jo tanī transpersonālā psiholoģija ir, protams, ir klasiskā psiholoģija, ja, kas ir Eiropas platumgrādos balstīta uz Freidu un Jungu un Ādleru un visiem šiem lielajiem psihoanalītiķiem, psihiatriem, kas sākotnēji ir bijuši. Taču transpersonālajai ir pielikts klāt tā dimensija, kas iet pāri biogrāfijai, kas iet pāri tam personīgam, tāpēc arī tas nosaukums transpersonal no angļu valodas, kas ir tā kā pāri, kas ir vairāk, ka cilvēks ir kas vairāk, nevis tikai viņa biogrāfija, ka viņš ir vairāk, nevis tikai savs ķermenis un tās ego vajadzības, bet cilvēkā ir arī garīgums, ir tieksme pēc kaut kā plašāka, ir kaut kādas mistiskās pieredzes, kas ļoti bieži cilvēkiem ir, un ļoti bieži cilvēki par to kaunās vai baidās runāt, jo liekas, ka tas ir kaut kas nenormāls un nosodāms. Bet patiesībā šis ir ļoti liels resurss un ļoti lielas iespējas ar to strādāt. Un transpersonāla psihoterapija strādā ar paplašinātas apziņas stāvokļiem, kas ir meditatīvie stāvokļi, kas ir metodas, ko pielietoja senās šamanisma tradīcijas, tās pašas hinduisma tradīcijas. Ja? Ir šie apziņas stāvokļi, kad mēs neatrodamies tādā ikdienas darba režīmā, bet mēs varam uz sevi un savu dzīvi paskatīties plašāk, un ļoti bieži tieši tajā līmenī notiek šī dziedināšana, tajā līmenī notiek tās lietas, kad mēs varam paskatīties, kas notiek zem ego, varam paskatīties, kādas ir tās mūsu autentiskās vajadzības un vēlmes, un tur ļoti skaisti procesi notiek un ļoti liela izaugsme.
Tas ir tas arī, ko es pieredzu savos klientos. Protams, tie rezultāti viņi nav. Mēs esam pieraduši dzīvot tādā ātro rezultātu laikmetā, taču šīm lietām ir jādod laiks. Un ja mums ir pacietība un mēs vēlamies tajā ieguldīt, tad tie rezultāti tiešām ir ļoti paliekoši un ļoti skaisti. Jā, man liekas, tu arī minēji Jungu un es tie daudz nezinu par Adleru, teiksim, un Freidu, bet arī par Jungu, jo viņš skaitās, piemēram, klasiskās psiholoģijas vai teikt gandrīz kā pamatliecējs kopā ar Freidu, tad viņš jau pats īstenībā ļoti daudz runāja par tām augstākām vajadzībām, par dažādiem apzinātības stāvokļiem, pat, ko mēs saucam mūsdienās par ezotēriku, un bija skaidrs, ka viņš ļoti plaši skatījās uz cilvēku, uz mūsu vajadzībām, uz mūsu kaut kādu miedarbību, lielāku kopumu, un tad nāk tā mūsu rietumnieka domāšana visu noreducēt un izdarīt ātri. Un tad mēs, tāpēc arī, man liekas, ir tā starpības starp tādu klasisko psihoterapiju, ko mēs daudz tā kā iedomājamies, par ko tu arī dalījies savā pieredzē. Man arī tā ir bijis, un arī šo transpersonālo pieeju. Un tagad, protams, man liekas, tas, ko arī teica tā nākotne, ka nāk tie jaunie pētījumi, kas tik daudz runā arī par mūsu, tā kā, tādu apzināto prātu un neapzināto prātu, un cik daudz mēs īstenībā tur paši glabājam, ir pieeja informācijai un visam, bet ka līdz šim mēs tā kā viņu esam kaut kur nolikuši vispār malā, ka viņa nav relevanta mūsu daļa, un ka tikai tagad, man liekas, sākās tiešām vēlreiz tāda atgriešanās, ko teici pie senajām tradīcijām, kur šamanisms, hinduisms, visi budisms, viņi visi jau ir senāk vienmēr bijuši kontaktā arī ar to mūsu neapzināto daļu, zemapziņu, virsapziņu, visu to, un kā tev, teiksim, strādājot ar cilvēkiem, cik viņi, teiksim, ir gatavi tavā pieredzē arī ieskatīties vairāk aiz tā, ko tādas klasiskās psiholoģijas, psihoterapijas, jo, ko es arī sapratu strādāt, savā pieredzē ar ejot kaut kādās stāvokļos, kas man atver vairāk informāciju, ka tur, kur es varu tikai runāt, es varu forši nokontrolēt, ko es saku, ko es domāju, un cik es gribu atcerēties, bet tiklīdz mēs sākam arī pieslēgt tā kā šos paplašinātos apziņas stāvokļus, tur izceļās daudz vairāk informācijas, viss, ko es domāju par sevi un savu dzīvi, nedaudz sāk mainīties, vai tās prizmas ir vairāk nekā sākotnēji likās, un cik gatavi cilvēki ir tavā pieredzē, kā viņi vispār, kā viņi uztver, cik viņi ir gatavi un arī pēc tam ar to visu strādāt, jo, protams, kad terapijā tu jau vari tikai izdarīt kaut kādu darbu, tas darbs pēc tam tā integrācija jau notiek katram pašam savā ikdienā, lai tiešām būtu tādas izmaiņas. Nu, jā, pirmkārt, es nekad neko neuzspiežu, un es nekad neko nesaku, kad ir kaut kas ir obligāti jādara vai kā, bet es vienmēr sekoju tam, es sekoju klientam, es sekoju viņa vajadzībām, viņa gatavībai, es taustos un redzu, cik vai viņš ir vai nav gatavs kaut kur tālāk iet. Viņa nav gatavs, arī tas ir pilnīgi fine, un mēs vienkārši esam tanī, kamēr tas ir komfortabli, jo lai ieiet šajos paplašinātos apziņas stāvokļus, ir vajadzīga uzticība tam terapeitam vai tam pavadonim, kas vada šo procesu. Ja nav šīs uzticības, tad mēs esam saspringti un tas process nenotiek. Otrs ir, līdz maniem jau nonāk cilvēki, kas iespējams meklē tieši šo to paplašināto dimensiju, to plašāku skatu punktu uz cilvēku, un ne tikai, ka cilvēks ir, nezinu, kaulis, muskuļi un asinis, jā, bet ka mums ir arī dvēseli un mums ir saikne vienam ar otru, jā, un līdz ar to savā ziņā tādi pilnīgi pārliecināti materiālisti pie manis nemaz nenonāk, jo viņi tad iet citos psihoterapijas veidos, kur viņi var, nezinu, kaut vai psihoanalīzē, ja, kas ir tīri tāda ļoti, ļoti analītiska prāta preparēšana, ja, un tas viņiem der, un visiem labi. Ne visas metodas visiem der, tā kā arī šī transpersonālā metoda, tas tomēr paprasa arī tādu vēlmi un drosmi sevi izzināt, nevis gaidīt tikai risinājumu no ārpuses. Jā, un to arī, tātad, to arī nesen tika ievēlēta valdē. Tu gan teici par amatiem varbūt nē, bet to arī minēja jau sarunas sākumā, ka tu redzi lielu tā kā nākotni arī tieši transpersonālajai psiholoģijai un kas ir varbūt,
kas ir varbūt tavi motīvi to darīt, un kāpēc tu arī domā, ka nu, tā nākotne transpersonālai ir ļoti, ļoti gaiša vai ļoti cerīga? Kas ir tās lietas, varbūt, ko tu esi novērojis, kas ir tās izmaiņas, kas notiek, ka mēs iespējams būsim vairāk cilvēki gatavi iet un skatīties plašāk un dziļāk? Nu, pirmkārt, tāpēc, kad es esmu sev pārliecinājusies un saviem klientiem pārliecinājusies par šīs metodas efektivitāti, ja, es redzu, cik viņa efektīvi, cik dziļi viņa strādā un cik tie rezultāti ir tomēr noturīgi un paliekoši, kad tiek izmaiņas tiek panākts jau personības līmenī. Otrs, mēs dzīvojam milzīgas informācijas apjoma laikmetā, un mūsu smadzenes, ja mēs padomājam, cik mums informācija dienā ienāk un cik smadzenēm ir viņa, nu, tā kā jāpārstrādā, ja, un tā ir milzīga pārslodze, un tieši šie garīgās dimensijas veidi, es nezinu, vai meditācijas, vai saikne ar dabu, vai lūkšanas apzinātas, vai vienalga, tas ir tas, kā mēs varam savas smadzenes atpūtināt un ievies, kaut vai tā pati emocionālā inteliģence vai apzinātība, ja, kas ir principā prāta higēna. Mēs tīram zobus, bet mēs atļaujam savās smadzenēs pilnīgi visu bez filtra, visas reklāmas, kas iet rādio, kaut kādas ziņas, ja mēs neapzināmies, ko mēs skatāmies, tas viss mums pilnīgi viss ierakstās mūsu smadzenēs un veido pēc tam mūsu attieksmes, veido mūsu bioķīmisko fonu ķermenī, ja? Un tā mēs pēc tam to dzīvi dzīvojam, un šī psihoterapijas metode, vai pat es teiktu, manā gadījumā tas jau ir tāds kā manas dzīves veids, ja? Kā es vispār uztveru sevi un kā es uztveru pārējos cilvēkus, ir lielisks veids, kā tikt galā ar šiem mūsu laikmeta, nu, tādām, nezinu, izaicinājumiem vai teiksim, tās milzīgās informācijas apstrādi, jo otrs variants ir, protams, mums ir sabiedrībā ļoti pieņemami, es nezinu, sagaidu piekdienas vakaru, aiziet uz bāru vai turpat mājās, es nezinu, iedzer piedzerās, jā, vai vēl kaut ko, ir kaut kādi šie destruktīvie uzvedības patērni, jā, ko cilvēki mēģina ar stresu un ar visām tām ikdienas problēmu sakām tik galā. Jā, tad es domāju, ka tā piekdienas vakars ir vēl daļa, bet tāds fine wine un tā kultūra, kas pat notiek katru vakaru, nu, tā arī ir ļoti, ļoti izplatīta, un arī, ja tu skaties televizoru, tur nezinu, kaut kādu vienalga, kur seriālu vai ko tur gatavo ēst, ielai vīnu, tad tur ēd šo ēdienu, ielai vīnu, satiekās ar draudzeni, un tas liekas tā kā, ok, tas ir lifestyle, daļa no dzīvesveida, bet jā, tas ir arī par to, ko tu runāji, par to milzīgu informācijas apjomu, un tu arī vadi meditācijas, vai ne? Mārupē tas notiek. Jā, tas notiek Mārupē, manā man ir pirts ēka, un pirts ēkas otrajā stāvā ir tāda meditācija telpa, un tur es aicinu Mārupes gribētājus. Super, un kas ir varbūt vēl tā, tev arī pirts, es zinu, ka sanāk arī tu pirtī nedaudz pieskāries, kādas ir tagad tev attiecības ar pirti? Pirts ir neatņemama mana dzīves sastāvdaļa. Es esmu arī izmācījusies par pirtnieci, un es varu arī strādāt par pirtnieci, bet es to nedaru, tāpēc, ka man dzīvē vienkārši tā nav sanāks, bet es nevaru iedomāties savu dzīvi bez pirts. Tāpat kā latviskās gadskārts ir mana garīgā prakse, tāpat arī pirts ir mana garīgā prakse. Es regulāri eju, un tur notiek gan garīga attīrīšanās, gan fiziskā attīrīšanās, un tas ir rituāls, un es bieži arī dziedu pirtī, tas ir tāds tiešām pirts kā garīga prakse, nevis ar alu un rosolu, bet ar attīrīšanos gan visādos līmeņos, gan fiziskajā, gan garīgajā. Tā kā tas ir vēl viena lieta, kas ir īstenībā ļoti, ļoti ar transpersonālo psihoterapiju arī saistīta, jo arī pirtī pie zinoša pirtnieka, ja, arī notiek ļoti, ļoti dziļi, ļoti fēni procesi. Jā, jo tā transpersonālā psiholoģijā skolās mums mācoties, mums bija ļoti daudz tur ieskats dažādās tādās praktiskos veidos, kas arī var būt daļa no tās transpersonālās psiholoģijas, kad ir elpošana un pirts un aromaterapija un sistemātiskie sakārtojumi, un kas, man liekas, arī,
tur ir daudzies arī vairāk darīšana, mazāk runāšana. Īpaši daudz citiem, man liekas, vīriešiem, man citreiz tās, kad negribās ļoti runāt, tad ir forši, ka ir tās praktiskās iespējas arī kaut kā, nezinu, palaist to emociju vai kaut kādas iekļūt saviem dziļākiem slāņiem. Pavisam netik sen, bet nu jau gandrīz laikam gads būs riņķī, vai ne? Jums arī kopā ar Ilvitu Didiksonu radās iedvesmas kārtas, mēs visi esam zvaigznes. Pie manis viņas arī nonāca. Un tas īstenībā bija ļoti interesanti, jo viņas pie manis nonāca pirms dažām nedēļām. Un man kolēģi bija sarunājusi, ka Ilvita man atstās kārtas, un mums bija tāds kā kolektīvam pēcsvētku pasākums, jo pirms svētkiem parasti visiem daudz pasākumu. Un tieši tas bija tā, kā īsi pirms sākās Austrumu jaunais gads, un mums tas pasākums bija pašā klusajā centrā, un tanī dienā pirms es taisījos to pasākumu, es tā kā kārtojos pa māju, es domāju, kas tā man jāpaņem līdzi, es domāju, būtu forši izvilkt katrai meitenei uz jauno gadu, izvilkt kādu kārti, un lai paskatītos, kas mums gaida jaunajā gadā. Un man mājās tikai 2 kāršu komplekti, tāro kārtas, kuras man likās, nē, tur par daudz, un viņas tādas varbūt arī nav īsti. Pa smagu arī, jā. Un otras kārtas bija tādas ļoti šamaniskas kārtas, kur atkal tas vēstījums bija ļoti simbolisks, bet tāds mazāk taustāms. Un tanī dienā man kolēģi saka, bet, Ilvita ir tur, un tu tās kārtas, ka tev sanāk būt tajā rajonā, tad tu vari viņus paņemt. Es saprotu, ka mēs būsim tieši turpat blakus, un es aizgāju pēc tam kārtīm, un bija mums mūsu svētku pasākums, un katra no retrītas meitenēm, kas bija arī izvilka savu vēstījumu jaunajam gadam, un dažām pat tur asas bija acīs, un es gribēju pastāstīt arī, kā jums radās doma par kārtīm, un ko vispār darīt ar tādām kārtīm, jo dažreiz mums liekas, ka šādām kārtīm var strādāt tikai tie, kas tur ir psihologi un lieli speciālisti, bet īstenībā viņas ļoti forši arī jebkurš ikdienā var izmantot, un varbūt var vienkārši pastāstīt, kāds bijis ceļš līdz kārtīm, jo viņas tiešām ir ļoti, ļoti skaistas, ļoti dziļas. Es biju dzirdējusi no citiem, ka tās kārtas ir tiešām skaistas, biju redzējusi tavās sociālos, bet viņas paņemt rokās ir pilnīgi kaut kas cits, un tās bildītes tā runā uzreiz ātrāks, tas, ko mēs ieraugam pirmo, protams, bet arī tie apraksti bija tiešām tādi, ka meitenēm, asaras bija acīs, un es parādīšu vairāk, bet varbūt vari pastāstīt, un pēc tam mēs varbūt varētu pamēģināt arī vienkārši, vai kāds no skatītājiem gribētu kaut ko pajautāt, vai es kaut ko pajautāt, tu varētu izvilkt vienu kārti priekš mums un nolasīt arī, ko tā kārtas mums saka. Kārtas ir ļoti skaistas, rakstu dziedinātāji. Jā, kārtas ir kaut kāds principā maģiks. Kārtīm jau ir pusotras gads, viņas iznāca, tas sanāk 22. gada novembrī. Pirmais komplektiņš, bet ceļš līdz kārtīm, tātad tas bija 21. gada decembrī, es vienu rītu pamodos, un es sapratu, ka man ir jāraksta kārtas. Un tā bija tāda šausminoša atklāsme. Es domāju, kādas kārtas es taču neko par kārtīm nezinu, un es neesmu nekāda rakstniece, un kaut gan rakstīšana man ir bijusi sirds lieta kopš bērnības, man vēl joprojām ir kladas ar bērnības pasakām un pat romānu, romantisko tādos pusauģu gados, bet jā, es pamostos ar šo sajūtu, un tad mana biznesa izglītība un mans analītiskais prāts, tā kā saka, pagan nomierinies, kādas kārtas, pilnas grāmatnīcas ar kārtīm, tādas un šitādas, un ārzemju, un smukāks, un nesmukāks, un visādas nomierinies, vienkārši stulba doma ignorēt. Es tagad domāju, protams, kādas kārtas, un es to domu tā kā nolieku malā, un es jūtu, ka jo es vairāk viņu lieku malā, jo vairāk viņa man kļūst gluži vai uzmācīgi. Es to vien daru, kā visu laiku par to domāju, ka man jāraksta kārtas, un es pat zināju, ka es gribu rakstīt Ilvitas gleznām, jo es Ilvitas gleznas jau bija iepriekš redzējis, man bija arī pāris gadus tie lielie kalendāri viņas, un es zināju, ka viņas gleznas ir ļoti dzīves, ļoti daudzdimensionāls un ļoti runājošas. Un es domāju, kā es tagad Ilvitai kaut kā rakstīšu un teikšu, es tāda Ilza Zviedrīte,
Jūs nebijāt pazīstamas? Kas? Jūs nebijāt Mēs pazīstamas? bijām, mūsu vīri ir pazīstami labi, bet mēs paši bijām pāris reizes tikušās, bet es neteikšu, ka mēs bijām pazīstamas. Mēs vienkārši zinājām vienu otru. Un tā doma kļūst tik uzmācīga, es saprotu, es metu visas racionālos apsvērumus pie malas. Es domāju, es aizrakstīšu Ilvitai un paprasīšu, vai viņu šādu domu vispār interesē. Un es aizrakstīju viņai, un viņa teica, jā, daram. Un tas bija vienkārši kaut kāds maģiks. Viņa man iedeva visas savas gleznas, glezna tās reprodukcijas. Es varēju izvēlēties, kuras ir tās, par kurām es rakstīšu. Un tas bija tāds, es uzreiz sapratu, ka es negribu rakstīt no prāta, jo manuprāt, prāta produkti jau tā ir par daudz. Un tāpēc šis kāršu rakstīšanas process bija priekš manis ļoti personisks un ļoti, ļoti meditatīvs. Es braucu prom no civilizācijas, es braucu pie jūras, kalnos, mežā viena pati, vairākas dienas pēc kārtas, un viņas tur tiešām rakstīju, un es pirms katras rakstīšanas reizes es lūdzu tādu skaitīt pie sevis tādu lūgšanu, lai no augstākie spēki vai Dievs, lai ieliek tajās kārtīs to vēstījumu tādu, ka viņš aizskar cilvēku dvēseles, ka viņš dod labumu, ka viņš aizskar tajā transpersonālajā līmenī, tajā dziļākajā, kas ir zem tā ego. Un tas, ko es saņemu atsauksmes no cilvēkiem, kas viņas lieto, man tiešām ir prieks, ka manas lūgšanas ir bijušas uzklausītas un ka es esmu varējusi būt tas instruments tam procesam, tai plūsmai, ja, lai šie vārdi nebūtu vienkārši, vārdi, bet lai tas aizskar arī tādos dziļākos slāņos, lai tas veids izmaiņas. Kā tā. Un vēl viena lieta, kad Ilvitai sen jau esot bijusi tā doma, ka viņai ir gribējies kaut kā tās gleznas apvienot, zem kaut kā viena. Viņai bija tā doma grāmata, viņa saka, bet, grāmata, varbūt, mākslas grāmata un tā, bet šis bija tas veids, kā, protams, tās nav visas gleznas, tās ir tikai 44, viņai ir daudz vairāk. Bet šis ir viens no tādiem veidiem, kā brīnišķīgi viņas apvienot. Un katrai kārtī es saglabāju oriģinālo gleznas nosaukumu, kas man likās ļoti, ļoti vērtīgi un ļoti skaisti. Un arī kāršu nosaukums, mēs visi esam zvaigznes, ir gleznas nosaukums, kuru ir 44. kārts. Super. Jo nosaukumi arī ir forši, nezinu, lūkšana, tējas dzēšana, ceļā, kur ir sēnīta zvaigznes gaisma. Un varbūt tu vari pastāstīt, ko mēs ar tādām kārtīm varam darīt, jo iespējams mēs viņus esam piedzīvojuši kādos retrītos, apļos vai individuālā terapijā, bet principā jau mēs viņām varam arī katrs individuāli vai nestrādāt, kad ir kaut kāda vajadzība vai sajūta, kad prasās nelielu gaidāns. Tieši tā. Šīs kārtas var lietot gan terapeiti savās terapijas sesijās, kur jau tas aiziet tāds dziļāks process un mērķtiecīgāks process, bet tikpat labi katrs. Es arī mājās pati viņu lietoju, piemēram, dienas iedvesmai, vai ir kaut kāds jautājums par kādu situāciju, piemēram, kas man būtu jāzina par šo situāciju. Es paņemu, aiztaisu acis, izvelku kārtu un skatos, un tad es skatos uz to zīmējumu, uz gleznu, un pēc tam es arī pati izlasu tos savus tekstus, un katru reizi man ir kaut kas tāds, kas man aizķerās, vai tas ir vārds vai vārdu salikums, vai vēl kaut kas. Ja? Tas ir, it kā jau es zinu, kas tur ir rakstīts, bet vēlreiz lasot, ir kaut kas cits, un tieši tāpat par kaut kādām attiecībām var paprasīt, vai par ceļa virzienu, kurā virzienā man doties, vai piemēram, izvilkt divas kārtas, vienu par to, ja es pieņemšu šo lēmumu, otru par, ja pieņemšu šo un paskatīties, ko katra kārta saka, vai piemēram, izvilkt 3 kārtas, pagātne, tagadne, nākotne, dažādi. Tie veidi ir dažādi, un tur nebūtu nav jābūt ne psihologa, ne terapeita izglītībai, lai ar viņām, tāpēc mēs viņas arī nosaucām par iedvesmas kārtīm, kad viņas var, piemēram, arī viens no tādiem populāriem veidiem, ko kārts man grib pateikt, vienkārši tāds atvērts it kā jautājums,
Un es izvelku un paskatos, kas ir tas vēstījums vai tā ziņa, kas man šodien būtu jāzina vai jāpievērš uzmanību. Tā kā, Jā, un daudzreiz ar kārtīm, man liekas, arī taro kārtīm, ka viņiem liekas, ka tam licējam piemīt kaut kāds magic power, un ka tur ir jābūt kaut kādam īpašajam kontaktam, bet tiešām es varu pateikt, ka kontakts ir katram, un tā liekas, ko man ir situācija vai sarežģījuma, ko tā kārts var pateikt, bet viņa tiešām tu pats vari izvilkt, un viņa tev iedos to gaidans, tiešām to padomu, vai to kaut kādu apstiprinājumu, vai to, ko tu tanī mirklī meklē. Es varu pateikt noslēpumu. Mums visiem ir magic power. Visiem ir. Jā, man tas liekas. Nav, ka vienkārši mēs esam aizmirsuši to spēju ar to saslēgties, jā, bet mums pilnīgi visiem ir, mēs pilnīgi visu to varam darīt. Ilzīt, vai tev arī ir kārtas? Jā. Mēs runājam, ka tev arī paņemsi. Es gribēju jautāt, varbūt ir kāds drosmīgais no skatītājiem, kurš grib uzdot Ilzei vienu jautājumu, un Ilze varētu mums izvilkt kādu kārti un nolasīt. Mēs varbūt varam vēl, varbūt es varu uzjautāt pirmā, un višķi, lai iedrošinātu, un tu varētu nolasīt man vienu, un tad, ja būs kāds drosmīgais no skatītājiem, jūs tikmēr variet apdomāt, un lai saprastu arī, kā tas strādā, un saņem drosmi, un tad iespējams arī uzdot. Man vakardien radās viena tāda iespēja, no kuras es tā kā nedaudz baidos, bet es daudz vairāk gribu, bet tās bailes manī kaut kā ļoti, ļoti dziļas, un varbūt kārtīm ir kaut kāds padoms, ko man darīt tajā situācijā, jo es zinu, ka man solis ir jāspēr, bet tajā pašā laikā ļoti bail. Tad jautājums būtu, kā pārvarēt bailes, vai tev spērt šo soli? Vai spērt soli? Jā, vai spērt šo soli. Un es skatos, tikmēr ir Triangle Girl London, jautājums ir attiecības. Vai tu vari vienkārši varbūt uzrakstīt dažos vārdos jautājums par attiecībām? Tev pietiks uzīt pēc tam, lai izvilktu jautājums par attiecībām, ja tev prasīt? Jā, es to līdām, es nokoncentrēšos un izvilkšu. Labi. Izvilkšu tev, un tātad vai tev spērt šo soli, vai Signē spērt šo soli? Oh, 30 meitene. 5. Spīd gaisa. Kamēr tu lasīsi, es atradīšu vēl to kārtu, parādīšu arī fonā. Tā būtu labāk, jā. Jā. 35. kārta skaista, visas viņas ir skaistas. Es un tu zem sniegotā visuma spārna. Viņa klusi mīl, viņa mežonīgumu un brīvības alkas. Viņš mīl viņas klātbūtni un rokas siltumu uz sava pleca. Abi kādu brīdi grib būt līdzās klusējot, pieņemot otru tādu, kāds ir, ieraugot otrā sevi un otru sevi. Šobrīd neko vairāk nemaz nevajag, kā sajūtu, ka uz pasaules ir kāds, kam līdzās vari būt tu pats. Kāds, kas tevi jūt ar sirdi, dzird bez vārdiem, redz aizvērtām acīm. Kādam, ar ko dziļumā saplūst, tomēr paliekot uzticīgām pašam sev. Klusi priecāties, ka es esmu pasaulē, un klusi priecāties, ka tu esi pasaulē. Kārts aicina ieraudzīt, sajust savu vērtību sevī pašā, savā savdabībā. Iemīlēt sevi par to, ka esi, nevis par to, ko dari, ko sasniedz, kā izskaties, vai ar ko esi kopā. Ieraudzīt, kā attiecības ar citiem spoguļo vienīgi mūsu pašu attieksmi pret sevi. Ārējā pasaule ir iekšējās pasaules manifestācija. Kamēr nebūsim mierā ar sevi, nebūsim mierā arī ar otru, ar savām attiecībām. Tā īsteni laimīgi kopā varam būt vienīgi tad, ja laimīgi esam arī katrs atsevišķi, ja ļaujam sev un otram būt pašam un redzam tajā vērtību. Tikai tad attiecībās varam bagātināt otru un bagātāk kļūt paši. Un kāršu grāmatiņā ir arī jautājums sev, ko manas attiecības ar tuvākiem var pastāstīt par mani pašu, kā un kur es redzu savu vērtību
Kā es jūtos, paliekot vienatnē ar sevi. Un tādas kā afirmācijas, kas var ļaut šo sajūtu vai šos atklāsmes nostiprināt, ir: es ļauju sev būt tādai, kāda esmu. Man pašai būt ir droši. Es esmu sev vērtība. Paldies, Elzīte. Tas īstenībā bija tieši par attiecībām un droši. Vai tas ir droši? Interesanti, jo es nezināju, kāds bija tās jautājums, jo tā otra meitene jautāja par attiecībām. Iespējams, es domāju, ka varbūt tā kārts ir aizgājis viņai, bet tas tev derēja. Tas man derēja, tas nebija varbūt par attiecībām 1-1 vai mazākā grupā, bet vairāk par lielāku redzamību. Un vai tas ir droši? Sajūta, ka nav droši. Bet būt sev vienmēr ir droši. Jā, tas ir kaut kas tāds arī, ko mēs esam iemācījušies no bērnības. Man liekas, ka tas īstenībā nav droši. Tā kā just fit in, tikai neesi tu pats. Tas ir tas veids, kā rodās narcisisms, kad mūsu autentiskais es tiek ievainots, ka viņš te netiek akceptēts, ka mēs nevaram būt mēs paši. Tad tad mēs uztaisam to viltus ego, kurā mums liekas, ka ir droši, jo mums pašiem būt nedroši. Un tas bija ļoti precīzi. Paldies. Kamēr tu lasīji, mums ienāca diezgan daudz jautājumu. Un, mums ir vēl laiks, tā kā varbūt es šobrīd tos jautājumus nostapēju, bet mēs varētu atbildēt tos jautājumus, kas mums ir ienākuši, jo viņi, man liekas, tur bija kādi 4, un pirmais tā tad bija par attiecībām. Tur vairāk nebija nekas paskaidrots, bet bija jautājums par attiecībām. Tad mēs varētu izvilkt kārti, kas, tā es to atradīšu arī. Attiecības. Jā, triangular. Tāpēc sieviete bija Linda? Trilingual girl in London. Jautājums par attiecībām. Labi. Par attiecībām, labi. Ko kārtis var pateikt šobrīd par tavām attiecībām? Neko vairāk nezinot. Okay. Jā, 23. Aizved mani uz laimīgo zemi. Skaisti. Šo kārti es zinu. Aizved mani uz laimīgo zemi. Aizved mani uz laimīgo zemi, viņa teica, un gaidīja, kad kāds to izdarīs. Gaidīja no vecākiem, gaidīja no mīļotā, gaidīja no bērniem, no kolēģiem, no visiem citiem, tikai ne no sevis. Gaidīja, ka no viņas sērtajām lūpām kāds nolasīs nepateiktos vārdus, ka nosapņos pārpilnības sapni viņas vietā, kas zinās, jutīs, sapratīs, nojautīs, kur ir viņas laimīgā zeme, un turp viņu aizvedīs. Viņa ilgi gaidīja, cerēja, vīlās, atkal gaidīja, dusmojās, vainoja, pieprasīja, un tomēr cerētu un nesaņēma. Līdz brīdim, kad kāda klusa balss sirds apvidū dzidri kā zvaniņš skandēja, ieklausies. Un tu zinās, kur piet, sajūti, un tu zinās, ko tev vajag, ieraugi un zinās, kā tur nokļūt. Pati, tikai tu pati vari sev aizvest uz laimīgo zemi. Kārts aicina vērst uzmanību iekšup, ieklausīties savā iekšējā balsī. Sirds nolūkos, lai patiesi saprastu, kur ir tava laimīgā zeme, kā tā izskatās, kā smaržo, garšo, kā tu tajā vēlies justies, vai to jau varbūt esi sasniegusi, vai varbūt tikai ceļā, vai pati maz zini, kur tā ir, kā tur jāizskatās un kā pati gribētu tajā justies, un ceļā dodies tikai sevis, nevis cita dēļ. Jautājums sev, kāda ir mana laimīgā zeme? Kā es jūtos, ko daru, un kas man ir apkārt manā laimīgajā zemē? Kas man būtu vajadzīgs, lai jau šodienu padarītu par savu laimīgo zemi? Un afirmācijas. Es dzirdu savu sirds balsi. Es izvēlos sekot savai sirdī. Es jau šobrīd pati radu savu laimīgo zemi. Skaisti. Man liekas arī, nezinu, kā būs, ko teiks trilingual girl, piedod mīļā, girl in London.
par šo, bet vismaz es no savas pieredzes saku, ka man liekas tikai, nezinu, līdz cik gadiem laulībā es sapratu, ka man jābeidz gaidīt, ka mans mīļotais mani vedīs uz to laimīgo zemi. Padarīs mani laimīgu. Jā, kāpēc tu mani nedari laimīgu? Jā, been there, done that. Jā, tas man liekas, mums visām ir tas princeses stāsts, kuru gribās ļoti. Bet, jā, tas ir tāds arī process un ļoti, ļoti skaista kārts, un es ceru, ka arī bija vērtīga ziņa. Tad mēs varam paskatīties nākamo jautājumu, kas bija no Gunas un bija jau daudz tāds skaidrāks. Vai jaunā darba iespēja man ir pareizā izvēle? Paldies! Vai jaunā darba iespēja ir Gunas pareizā izvēle? Ko saka, kas zvaigžņu vārds? Mm, 34. Sirds dāma. Sirds dāma ir gatava sagaidīt savu grenadieru pārnākam mājās. Rotājusies sārtiem ziediem, maigās plaukstas sakļāvus, viņa vēl izbauda savvaļas mirkli vienatnē. Meža klusums un miers liegi ieskauja viņas augumu un piepilda katru šūnu ar dziedinošu, radošu enerģiju. Tagad viņa ir pieklususi, bet mirkli iepriekš viņa satikās ar savu sievišķību, dejojot ar meža gariem, dziedot ar putniem kokos, ienirstot dzestrajā purva bezdebenē. Ļaujot saules stariem glāstīt augumu, guļot siltajās, mīkstajās sūnās, izjūkot, ieplūstot dabā, smeļoties spēkus un atjaunojoties, esot pati ar sevi, esot tikai sev. Viņa zina, ka tikai tagad ir patiesi gatava satikt savu grenadieri, jo tikai tagad spējas patiesi atstāt daļu sevis viņā un pieņemt daļu viņa sevī, un abi kļūs bagātāki. Kārts aicina ieraudzīt sevī savu sievišķo daļu, dvēseles feminīno pusi. Mūsos neatkarīgi no dzimuma mīt gan iekšējais vīrietis, gan iekšējā sieviete. Abi vēlas būt ieraudzīti, pieņemti un integrēti. Lai justos harmoniski, šīm enerģijām jābūt līdzsvarā. Kārts aicina paraudzīties, kā dzīvē šobrīd izjūt sievišķo enerģiju, ļaušanos, maigumu, rūpes par sevi, radošumu un radīšanu. Vai tā ir pietiekama, vai varbūt par daudz? Un jautājumu sev, kā es sevi jūtu sievišķo enerģiju, kā es šobrīd dzīvē rūpējos par sevi, vai es varu būt pietiekami radoša, ko es varētu darīt, lai līdzsvarotu sievišķo enerģiju. Un afirmācijas, man iekšējā sieviete un iekšējais vīrietis ir līdzsvarā. Es pieņemu savu sievišķo daļu un tās izpausmes. Arī ļoti, man liekas, arī darbā. Es gan nezinu, kāds ir jaunais darbs, jo darbi var būt dažādi, un es nezinu, no kā uz ko Guna ir nomainījusi, bet būtu interesanti dzirdēt, Guna, tavu viedokli par šo, vai komentāru, jā. Jā, jo darba izvēle arī, kamēr Guna apdomās, vai viņa grib padalīties, arī jau bieži vien ir arī sievietēm tāda sarežģīta izvēle, vai ir ģimene, vai citreiz ir varbūt pelnīt vairāk, bet mēs saprotam, ka slodze būs vēl lielāka un jau tā ir liela, vai atkal, nezinu, pieņemt un kaut kādu daļu no tās kontroles un lielā sloga atlaist, un tās situācijas daudzreiz arī ļoti dažādas, man liekas, un sabalansēt arī par to, ko tu runā, īstenībā ir ārkārtīgi grūti arī es nezinu, tev arī bijis bizness droši vien pirms tam, tu ļoti labi saproti, par ko ir tas izaicinājums sabalansēt to vīrišķo un sievišķo daļu sevī tādā mirklī. Kamēr Guna varbūt vēl apdomā, vai varbūt jau rakstā, Līgai arī bija jautājums, mums vēl 2 jautājumi, un no Līgas bija jautājums, vakar bija saruna ar to cilvēku, un šodien jūtos nomākta. Arī jau jautājums par attiecībām, vai vajag tās turpināt? Jā, attiecības vai vajag turpināt?
22, ja? 27. 7. Lūgšana. Lūgšana. Prāts, sirds. Lēni, lēni, klusi, klusi. Lūgšanu vārdi pār lūpām rit. Kā sniega graudi pasaulīgās vēlmes un domas iegulst prāta apcirkņos. Burti kārtojas vārdos, vārdi teikumos, teikumu lūgšanā, un lūgšana aizskan visumā, kur tā atbalsojas mūžības telpā un atgriežas pie mums realitātē. Tomēr dvēseles dziesmas notis spēj sadzirdēt tikai sirds. Tikai caur sirdi lūgšana iegūst tīro, dzidro, dievišķās gaismas skanējumu, dziedinošo vibrāciju un mūžīgo plūsmu. Kārts aicina pavērot, kādas ir tavas lūgšanas. Kas ir tas, pēc kā ilgojies un ko iegūtais tev dod, ko piepilda vai risina? Lūgšanu eņģelis aicina sajust, ka lūgšanas vārdi un domas, kad lūgšanas vārdi un domas nāk no sirds un kad no prāta. Prāta lūgšana kalpo ego spodrināšanai, ego augšanai un ārējās pasaules posmē. Sirds lūgšanā lūdz dvēseli. Tā aicina tevi sekot savam aicinājumam, satikties ar savas esības bezgalīgo jaudu, piedzīvot dzīvi plašāku, krāsaināku un piepildītāku. Jautājums sev, ko lūdz mans prāts un ko lūdz mana sirds? Kā es šīs lūgšanas varu salāgot? Un afirmācijas. Es sadzirdu un atšķiru prāta lūgšanu no sirds lūgšanas. Es pilnībā paļaujos uz savas sirds gudrību. Skaisti. Līga, varbūt arī var, ja ir sajūta, pēc tam atrakstīt dažus vārdus, ko tev šis nozīmē, ja tu vēlies padalīties, bet šī bija ļoti, ļoti, ļoti skaista ziņa Līgai. Un mums ir vēl viens jautājums no Laumas dziedinātava. Ko kārtas vēlas man pateikt? Padoms, lai vēršu uzmanību uz kaut ko par manu tuvāko ceļu pusgada griezumā. Tātad tā būtu vairāk kā norāda par turpmāko ceļu? Jā, par virzienu. Un tikmēr trilingual girl in London, kurai bija kārtas par aizved mani uz laimīgo zemi Vineta. Sveika, Vineta, raksta, tas ir tieši stāsts par mani. Atgādināju šo vēlreiz. Paldies tev, ka padalījies. Ļoti jauka. Līga arī saka paldies. Tātad par turpmāko pusgada virzību. Zilās skumjas. Šī kārtas ļoti bieži tiek izvilkta. Man liekas, šī ir viena no visbiežāk izvilktajām kārtīm. Ne tikai, kad es velku, bet arī, kad citi. Super. Pirms mēs varbūt runājam par skumjām, mēs varam pabeigt. Līga saka, jā, es par šo domāju, vai tiešām gribu to ar sirdi, vai tā ir mana prāta projekcija un ilūzija. Šorīt skaitīju lūgšanu, lai eņģeļi man parāda patiesību, atver acis, cik skaisti. Paldies, Līga, ka padalījies. Laikam tev bija arī atbilde, ka tu esi sadzirdēta. Ja jūs gribat, jūs variet man pēc tam uzrakstīt individuāli. Es varu jums iefotografēt un nosūtīt to kārti, kas bija jūsu kārts, un vēlreiz to aprakstu, ja jums ir sajūta, ka tas kaut kā var palīdzēt vai spēcināt jūsu jautājumā vai pārdomās. Tā kā es tuiņ atradīšu 9. Zilās skumjas. Skumjas, sēras, atlaišana. Viņa ir aizvērusi acis. Ir pienācis laiks atļaut sev skumt, atļaut sev sērot. Pietiekami ilgi viņa ir krājusi skumjas un centusies sev iestāstīt, ka viss jau ir labi, ka laiks dziedēt brūces. Centusies pasaulē būt stipra un priecīga. Tomēr laiks nedziedē. Tas tikai apklāja brūces ar putekļiem, un nepielūdzam pienāk brīdis, kad dzīve tās atkal atplēš vaļā. Varētu šķist, ka skumjas būs bezgalīgas un nekad nebeigsies. Tomēr arī tām reiz pienāk gals. Ja mēs atvēlam sev laiku un vietu, kur asaru par asarai izraudāt,
ziedlapiņu pa ziedlapiņai noplūkt no zilā skumju zieda un ļaut dziedinošiem sirds mīlestības vējiem tās aiznest prom. Tad skumju nasta vairs nešķiet tik smaga. Lapiņu pa lapiņai ieraudzīt, noplūkt, piekļaut sirdī un ar mīlestību atlaist, lēnām un saudzīgi. Ja vien viņa atvērs acis un paraudzīsies apkārt, tad ieraudzīs, ka tepat blakus ir kāds, kas labprāt būs viņas stiprais plecs un atbalsts. Kāds aicina ielūkoties savā sirdī un ieraudzīt, vai tur nav sakrājušās skumjas. Tā aicina saudzīgi ar tām satikties. Dažreiz skumjas ir pārāk lielas, lai ar tām satiktos vienatnē, un tāpēc ir vajadzīgs kāds, kurš sargā mūsu telpu, ļauj mums būt, just un dziedināties. Palūko sev apkārt, kurš ir tavs stiprais plecs. Gluži kā kokons maigi sargā kāpuru, kamēr tas vēl tikai veidojas par taureni. Kārts parādās tad, kad esam gatavi doties tālāk un savas skumjas ar pateicību un mīlestību izsāpēt un atlaist. Tad, kad esam gatavi dziedināt savu dvēseli. Jautājumu sev, vai es ļauju sev skumt un par ko es skumstu? Kā es varu sev palīdzēt izsāpēt uzkrājušās skumjas? Kuram cilvēkam es varētu un gribētu lūgt būt līdzās manā skumšanas periodā? Un afirmācijas. Es ļauju sev skumt, bet es nekļūstu par skumjām. Šobrīd es esmu drošībā. Es saņemu atbalstu un palīdzību savās skumjās. Mani mīl un es esmu vērtīga. Paldies. Skaisti. Tāds no vienas puses liekas nākamajam pusgadam tāds skumīgs vēstījums, bet no otras puses man liekas, tas ir varbūt arī pat ne tikai par skumjām. Lauma var arī uzrakstīt, ko tas viņai nozīmē, bet es arī daudzreiz, ka par sevi domāju, un arī pēdējos gados daudz sanāca iziet cauri tādām skumjām un dusmām un visādām emocijām, kurās Lauma raksta, es apraudājos, tik skaisti, paldies, tā kā Lauma visi saprata, ka būtu tajās sajūtās, arī būt skumjās, un daudzreiz mēs arī piedzīvojam kaut kādas zaudējumus dzīvē vai sarežģītākus posmus, un tad viņos būtu īstenībā ļoti grūti, jo parasti gribās kaut kur skriet. Vismaz man, tagad, kad es zaudēju vecākus abus divus, tad man vēl uzreiz bija mazi bērniņi, bet pēc tam arī tiklīdz jau radās pirmais resurss, tā bija nevis tā kā, ok, tagad man ir resurss pabūt sajūtās, bet bija resurss, ok, es tagad kaut kur skriešu, lai tikai man nav jābūt tajās sajūtās. Tāds. No terapeitiskā viedokļa es varu pateikt, ka šīs pagātnes traumas, un vai tās būtu skumjas vai bailes vai citi pārdzīvojumi, mums liekas, mēs negribam ar viņiem satikties, jo viņi ir ļoti sāpīgi, bet arī pašā laikā viņi mūsos vēl joprojām ir aktīvi, kamēr mēs viņus neesam izdziedinājuši, un viņi paprasa ļoti lielu psihisko resursu, psihisko enerģiju, lai mēs viņus turētu apspiestus, lai mēs viņus visu laiku, tā kā tu saki, aizbēgtu, ja kaut kas ir jādara, kaut kas ir, lai tikai es nejustu, bet tanī brīdī, kad mēs atrodam to veidu, kā priekš sevis saudzīgi un ar mīlestību iziet cauri tām sāpēm, izdziedināt to, patiesībā mums atbrīvojas ļoti liels psihiskais resurs, ja mums parādās enerģija, mums var parādīties jauni talanti, mums parādās iedvesma, dzīves prieks un visas šīs fantastiskās lietas, pēc kā mēs patiesībā ļoti ilgojamies. Jā, no vienas puses liekas varbūt šī kārta tāda, ne visai forša, bet no otras puses tur apakšā ir, tā kā man patīk arī bailes un šīs traumas salīdzināt ar puķi, kurš sargā dārgumu lādi, ja mēs šo puķi, ja mēs ar viņu sadraudzējamies vai mēs viņu uzvaram, tad mēs tiekam pie dārgumiem, un tas process ir līdzīgs. Nu, šis ir tieši puķa gads, ir īstais mirklis draudzēties un tikt pie tiem dārgumiem. Jā, puķis vispār ir par transformāciju, par kaut kā pārveidošanu, ja, par pārdabiskiem spēkiem, par jaudu, tā kā nebaidieties no savām sāpēm. Sāpēm, jā. Un kamēr mēs runājam, arī atsūtīja Guna garu, un forši paldies, mīļā Guna, ka tu padalījies, ka un viņai kārtas bija par sievišķā un vīrišķā apvienojumu, un jautājums bija, vai jaunais darbs ir pareizā izvēle. Un Gunas komentārs, ka no liela darbaholisma un lāveres riteņa
pieņēmu lēmumu aiziet no darba un arī nomainīju dzīves vietu. Pirmo reizi dzīvē pavadīju tik ilgi bez darba, bet tas bija ļoti vajadzīgs un tādējā pašā laikā ļoti biedējoši. Meklēju sevi, lai īsti arī nezinu, vai esmu atradusi, bet darba piedāvājums šis šobrīd man ir ļoti pieņemams, lai savienotu ar savām meitiņām un skolām. Un es nezinu, vai tā ir pareizā izvēle, bet ļoti uzrunāju cilvēki, ar kuriem tikos tik gaiši. Uzņēmums ir saistīts ar dārza dizainu, bet ļoti ceru uz izdošanos. Paldies, meitenes, raksta Guna. Nu, redz, cik ļoti skaisti, un tiešām arī tas fons bija tāds, un es domāju, ka daudzas sievietes arī ar to saskarās, un tā ziņa arī savienotās mūsu abas puses tās, jo daudzreiz mēs kā mammas arī mums daudz kas jāizdara, mēs riktīgi aizējam tajā vīrišķajā enerģijā, lai visu izdarītu, sakārtot, izkontrolēt, aizvest, un sev tai sievišķajai daļai paliek baigi maz, un super, ka Guna bija paņēmusi pauzi arī sev, un arī tas darba piedāvājums, ja viņš ar tevi runā, tad cerams, ka šī ziņa tev palīdzēs pieņemt lēmumu, jo lēmumu jau vienmēr, droši vien arī terapijā, lēmums ir mums katra paša ziņā, vai ne? Tu vari iedot tikai kaut kādu. Terapeits nav zilnieks, kas pasaka priekšā. Jā, neuzņemās mūsu atbildību mūsu vietā. Nē. Ok, tas skaidrs. Ja negribam uzņemties atbildību, tad terapija nav mums. Lauma rakstā, ejot dziedināšanas ceļu, satiekos ar dažādām emocijām, kuras apslēptas, tādēļ redzu šo kārti kā aicinājumu iet dziļumā, transformēties un atcerēties, ka apkārt ir brīnišķīgi atbalstoši cilvēki. Super, paldies. Un es zinu, Lauma arī pat ir ļoti jaudīga un arī praktizētāja, tāpat kā arī Līga. Tā kā es domāju, ka tā tava ziņa un vēl papildus komentārs, ka tas pūķis sagā tos dārgumus un jaunus resursus un spējas, tas ir ļoti, ļoti forši. Es nezinu, Ilze, vai tu pati pamanīji, bet mums tas nedaudz turbulentais sākums, mums laivs sākās tā nopietni, un tagad arī lasot kārtas, tad pilnīgi pati atplauki, un pilnīgi, man liekas, viss laivs pielīja tādu skaistu enerģiju no tevis. Mums laiks lēnām iet arī uz beigām, un ja cilvēki grib iegādāties šīs kārtas, ko viņiem darīt? Viņi var doties uz ilvitaart.com. Tā ir Ilvitas mājaslapa, un tur šīs kārtas un citus viņas produktus arī var iegādāties. Ja uzrunā viņas mākslu, tur viņai skaisti lakati un somas un kosmētikas tādi maciņi un arī kārtas. Super. Un parasti noslēgumā mēs jautājam arī tādu vēlreiz nelielu apkopojumu ar visu to, ko tu dari, vai varbūt ir kaut kādi arī nāk vasara, varbūt ir vēl kaut kādi tādi īpašāki pasākumi gaidāmi. Lauma dziedinātāja raksta Skalījus, paldies, Lauma. Un forši, tiešām mums arī tajā darba pasākumā tā bija, ka tās ziņas, kas atnāca, katram bija cilvēkam no malas varbūt likās tā, par ko? Citu kādam varbūt norizināja, bet tam cilvēkam, ka viņa bija, tā bija visprecīzākā ziņa, un tas vēlreiz parāda tikai to, cik skaisti tādas kārtas strādā mums. Un Līga arī raksta paldies par šo brīnišķīgo laivu sarunu. Paldies, Līga, arī, ka uzdevi tādu drosmīgu jautājumu, kas arī mums iespējams ļauj drosmīgāk paskatīties kaut kādām situācijām savās dzīvēs. Jā, Ilze, kas ir tas, ko tu piedāvā šobrīd cilvēkiem? Varbūt ir vēl kaut kāds aktualitātes, ko tu nesi izsludinājusi, bet drīzumā gaidāmas, lai zinām, kam sekot līdzi. Jā. Šobrīd ir mana pamatsfēra ir transpersonālā psihoterapija, uz to es arī veltu visus savus resursus ar individuālo darbu un grupu nodarbības apzinātībā un meditācijā. Tā kā tās ir tās divas lietas, uz ko es šobrīd arī koncentrējos. Lieli pasākumi pagaidām man nav plānoti. Tā kā, ja tādi būs, es droši vien, ka tādus ielikšu savās lapā vai Instagramā vai Facebookā Ziemeļu vārtos. Tā kā, ja kādam interesē man darbība, droši var piesakot. Jā, un es tiešām aicinu, tāpēc, ka tu ļoti daudz raksti, un tu raksti, to jau arī sākumā arī minēji, ka
ka tev ir ģimene un viss, un ka ir tā dzīve un tās situācijas nav vieglas, un daudzreizēji praktizētāji, kā runāt, tie secinājumi vai domas daudzreiz sajūta, ka viņi tā kā ir nedaudz atrauti no dzīves, ka viņiem nenotiek tās sūdīgās lietas, kas notiek ar mums visiem, bet tu tiešām ļoti godīgi un ļoti dziļi dalies, un ļoti, ļoti interesanti raksta, kam parasti ir arī daudz laika komentāru šēri. Tu raksti arī mums, bet tā ir tikai maza daļa no visu tā, ko tu publicē savā kontā, tāpēc šoreiz tiešām aicinu jūs visus piesakot Ziemeļu vārtos ļoti vērtīgi. Jā, tu teici arī sākumā, ka arī Facebook man konts aktīvāks ir, jo tur ir tas formāts tāds, ka es varu rakstus ielikt, Instagrams ir vairāk tomēr uz to vizuālo materiālu, un man tur nav tik daudz, un es tos rakstus nevaru ielikt, es ielieku vai nu kaut kāds tad citātiņus vai, tādus paragrāfus dažus, bet, jā. Jā, tas formāts ir atšķirīgs, mēs arī to redzam, ka ir dažādas lietas iet Instagramā un Facebookā un dažāds saturs, un kam seko. Tas ir Ziemeļu vārti, un arī meditācijas Mārupē, ja skatās, vai nekāds no Mārupes, tad dariet, vai sazināties, vai kāds, kurš grib aizbraukt uz Mārupi. Jā. Nav jau tik tālu, tāpat Rīga. Tāpat, jā, tā kā tuvāk atkarībā, kur tu esi, bet varbūt tuvāk nekā, jā, kaut kāds centrs citreiz vai Rīgas otrs kāds. Un konsultācijas tev notiek? Konsultācijas gan arī Rīgā, jā, Sateklas ielā, tas ir Sateklas un Dzirnavu ielas stūris netālu no dzelzceļa stacijas, tā kā pieejamāk, pašā centrā, jā. Super. Paldies tev šodien par sarunu. Atnāca arī daudz pateicības no meitenēm, un man liekas, šis mums bija tāds pirmais mēģinājums šādā veidā arī iziet laivā, bet man liekas, mums ļoti skaisti sanāca, un katrā cerams, ka izdevās paņemt kaut ko arī priekš sevis no tām kārtīm, jo tu arī teici, katru reizi, kad izvēlas to kārtu, atklāja kaut ko jaunu, jo katru reizi mums jau arī tā situācija, konteksts ir pilnīgi cits, un citreiz mums ļoti, ļoti gaidās, vienkārši, ka kāds pasaka, ok, lūdzu šoreiz pieņem drosmīgāk to lēmumu vai saņemies, un citreiz tajā pašā kārtī varbūt cita ziņa, bet ļoti, ļoti skaisti. Un mūsu esam drīz būs tiks publicēts nākamais tavs raksts par stāstiem, ko mēs sev stāstam. Un varbūt īsumā tu vari dažos vārdos arī tiem, kas klausās šoreiz pastāstīt, par ko būs rakstā un kāpēc būtu vērtīgi izlasīt, jo pirms es pirmoreiz dzirdēju šo konceptu, es vispār nebiju iedomājusies, cik daudz kādas muļķības mēs sev stāstam. Un es burtiski arī ar stāstu nesen izmainīju savu dzīvi. Es biju tad man ir 2 mazi bērni un arī ir diezgan daudz darāmā un biju novembrī Džodas Penzas retrītā, kur es sapratu, ka es visu laiku sev stāstu, ka es esmu nogurusi, un tiklīdz man ir jauns projekts vai kaut kas jauns, tad interesanti man gribās, bet nē, es būšu vēl vairāk nogurusi. Un es jau sevi saplānoju uz priekšu, ka es būšu nogurusi. Un es tiešām izlēmu, ka visas beigšas tev vienkārši stāstīt, ka es būšu nogurusi. Un es neesmu nogurusi. Tik vienkārši. Tiešām, es nepārspīlēju. Tagad vienkārši, es pat nebiju pietiksies, ka šos gadus, jā, es biju arī objektīvi nogurusi, bet es jau vienkārši sev uz priekšu stāstu, ka es arī būšu nogurusi. Varbūt vari pastāstīt īsumā dažos vārdos, kas ir tie stāsti, ko mēs sev stāstam noslēgumā, kas man liekas ir superīgs koncepts. Patiesībā mēs sastāvam no tiem stāstiem, ja mēs katrs atbildētu, paņemtu uz lapas, uzrakstītu atbildes uz jautājumu, kāda es esmu, un tad mēs varētu redzēt, kādi ir tie stāsti, ko mēs pa sev stāstam. Nezinu, es esmu tur smuka, nesmuka, veiksmīga, neveiksmīga, tur gudra, muļķa, vienalga, jā. Viss tas ir stāsti, ko mēs stāstam, un no kā veidojās mūsu identitāte, no kā veidojās mūsu pašvērtējums, un galu beigās, pamatojoties uz tiem, mēs izdaram arī savas dzīves izvēles. Piemēram, pieteikties vai nepieteikties kaut kādā darbā, vai, nezinu, partneri izvēles, jā, vai dzīves vietas izvēles, vai arī kaut vai tas, kas man pienākās, jā. Latviešu tipiskais stāsts, ko tad es, jā, mēs jau starta pozīcijā sevi noliekam zemākā pozīcijā attiecībā pret pārējiem, jā, kas veidojas gadsimta gaitā. Tā kā tas ir tāds ļoti interesants koncepts tieši tā uz sev paskatīties un paskatīties, kur ir tie stāsti, kur ir traucējuši, jo ne visi ir slikti, ir arī labi stāsti, jā, ko mēs par sevi stāstam. Tas ir tas iekšējais dialogs, ko mēs patiesībā visu mūžu sevi risinam, jā, un ja mēs mazliet
ieslēdzam to vērotāju un pavērojam, kāds ir šis dialogs, tad mēs ļoti labi varētu saprast, kas ir tās lietas, kas ir jāuzlabo, lai mūsu dzīve būtu piepildītāka, laimīgākā, mīlošāka, ja? Līdzsvarotāka. Jā, super. Man liekas, noslēgumā tas arī ļoti forši tāds, kā latviski saka, tāds takeaway vai atvadu ziņu tiešām padomāt, kas ir tās lietas, ko mēs tev stāstam, gan vienalga tik līdzīgi kāds izaicinājums, vai ko mēs stāstam paskatoties spogulī, vai vispār jebkurā situācijā, un pašiem būs pārsteigums, tiešām apsolu. Jā, es arī tev, Signe, gribēju teikt lielu paldies, ka man uzaicināji, un paldies par to, par jūsu projektu Retrīts.lv, manuprāt, lieliska vietne, apkopojot kopā pašizaugsmes, visādi speciālistu resursus, informāciju, ļoti, ļoti daudz, ļoti vērtīgi. Paldies! Paldies, Mīš! Paldies, jo tā kā arī mēs jau tā kā strādājam, bieži mēs ar meitenēm arī pat tik bieži netiekamies, tad mēs katrs tā kā darbojamies savā liņā, un tad citreiz ļoti, ļoti forši. Paldies tev, Mīša. Un šodien ir darba diena, un daudzi cilvēki varēja varbūt pievienoties uz ilgu laiku, vai tagad pieslēgt īsu laiku, vai pieslēgās tikai beigās. Sarunu mēs arī tūlīt uzliksim uz mūsu sienas, un tāda viņa būs pieejama Instagramā, un dažām dienām mēs viņu uzliksim arī YouTube'ā un ieliksim arī mūsu mājaslapā, kur arī pievienosim arī tavam profilam, un tad, ja gribās viņu noskatīties vēlreiz, vai neizdevās noskatīties visu, vai kādam pārsūtīt, tad pēc tam būs arī YouTube links, kas būs daudz varbūt ērtāk arī tādai skatīšanai pēc tam, un vēlreiz padalīties. Jā, un meitenes, ja jums ir vēlme, ka es padalos arī nosūtījums jūsu kārti un tās vēstījumu, tad variet droši mums uzrakstīt. Un paldies, Elzeta, Mīša. Bija ļoti, ļoti forši tevi redzēt. Mēs sen nebijām tikušās, un paldies arī par to ceļmaizi, ko iedeva arī mūsu drosmīgajām meitenēm, kas uzdeva jautājumus. Paldies! Jā, paldies tev! Tā. Lai visiem forša diena! Lai forša diena! Tā!